Redzi? Kada? Redzi? Redzu. Redzi! Sveiciens mūsu YouTube kanālā! Čau! Man sauc Sanija. Mani sauc Megija. Ja gadienā tu esi pirmo reizi šajā YouTube kanālā, tad man pieder Sanija skincare biznesiņš. Un Megija man ir Asistente, daru visu, ko varu. Palīdzu, kā varu. modele, pakotāja, Jā. saturveidotāja. Un man ir arī papildus savs biznesiņš. Ārpus šī darbiņa. Skropstiņas. Skrops pieaudzēšana. Tā kā ja jums vajag skropstiņas, lūdzu. Ja jums vajag Liepāja. vērtēt sejas, lūdzu. Jā, atrodamies Ko Liepājā. Ok, šodien YouTube video mums ir gatavojusies Megija. Jā, Vai man tu ir vari mums sagatavot jautājumu. ieskicēt arī, par ko vispār būs? Nu, tā kā bišķīt varbūt plašāk izstāstīt, par ko mēs šodien runāsim. Šeit būs vairāk jautājumu Sanijai, kas ir gan par darbiniekiem, gan par ikdienas dzīvi, gan par uzņēmumu, protams. Es par mikrofonu. Jā, gan par uzņēmumu. Vispār un ap mani. Jā, vispār Wow. ap tevi. Interesanti. Es biju arī ielikusi Instagramā, kad var uzdot jautājumus, bet es to ieliku burtiski 2 stundas atpakaļ. Jā, daudz par vēlu. Tāpēc, ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat atstāt varbūt tās zem šī YouTube video. Un nākamajā video, nākamais mums visticamākais būs vlogs, bet mēs varam iesaistīt arī jūsu jautājumus, nu, ja nebūs pārāk daudz. Un, jā, noteikti sekojiet līdz nākamajam video, arī jums būs interesants vlogs par fotosesiju, kādu uzzināsiet pēc tam. Jā, Arī Megija piedalīsies. Jā, tā kā sekojiet līdzi. Ok, sākam. Jā, tad Es esmu gatava. Pirmais jautājums. Kāda būtu tava sapņu vieta ofisiņam? Office lokācija. Mana sapņu vieta. Mēs runājam tieši par Liepāju. Tieši- Vai Tieši par Liepāju, piemēram. par Liepāju. Tur, kur tu dzīvo. Tā kā. Protams, ka es gribētu centrā, bet problēma ir saules apgaismojumā. Jo šobrīd mums ir office Flotes ielā, un mums šeit ir visas dienas saule. Visas dienas saule, un mums tas ir ļoti svarīgi. Man personīgi ir ļoti svarīgi ne tikai tas, kad priekš satura, tas ir mega svarīgi, lai parādītu vispār, kā strādā izgaismojošais sistēmas, pieņemsim, jo viņam vislabākais efekts ir, protams, saules gaismā. Līdz ar to es esmu diezgan skeptiski uz telpām, kur nav tāda saules gaisma. Bet, ja būtu visu dienas saules gaisma, tad noteikti tas būtu centrā. Es esmu kaut ko vienkārši apskatījusi. Nu, tā vispār pat nedomājot, vienkārši iegājies esā. Ir telpas, bet tur nav vispār saules gaisma. Tu arī negribētu tā kā tirzniecības centrā. Jā, es negribētu arī tirzniecības centrā. Noteikti nē, tāpēc, jo es nezinu, man liekas, ka tur vairāk ir visādi tādi jau, nu, tā kā tīkli, nu, tā kā veikala tīkli. Jā. Un man šķiet, ka, ja tu gribi būt tāds īpašāks un interesantāks, piemēram, veikals, vai varbūt tās vienkārši office, tad, jā, tirzniecības centrs noteikti nav tā vieta. Jā, īstā. Jā, bet jā, problēma Liepājas centrā ir tāda, ka nav vispār saule, un tur nekur nevar dabūt, izņemot varbūt uz to pašu lielo ielu. Jā, Jā, tur jā. vienīgais. Bet Jā, no arī bet- tur kā Nu, kur. tur arī, jā, tur ir tā saules Jā. saule, tikai ir kaut kad nav, nu tā. Okay. Tā, nākamais jautājums. Kāds būtu tā brenda nosaukums, ja Sanijas skin būtu aizņemts? Tev varbūt ir bijuši kaut kādi 2 varianti. Nē, jo es, ja godīgi, es vispār pat nedomāju to nosaukumu. No tā, ka vispār es pat neatceros, kāds nosaukums pie manis atnāca, bet es zinu, kad es gribēju uzsākt to savu līniju, un man jau, nu tā kā, protams, mums bija jāizdomā viss dizains, nu viss, jā, protams, arī brenda nosaukums, un es pat nedomāju, man vienkārši bija tāds Sanija skincare, nu tā kā viss gatavs. Un, ja tu man tagad tā paprasi, tad atskatoties atpakaļ, tiešām nebija neviens moments, ka es būtu domājis, tas laikam tik dabiski atnāca, ka Tik forši, ka tik viegli Jā. var izdomāt un arī Bet, labi skan. jā, tas ir arī. Jā. Varbūt tās, ja man tur būtu baigi jādomā, tad varbūt es būtu kaut ko saistījusi, nu, pieņemsim, ja nevarētu to Sanija skincare, ja? Tad es varbūt tās būtu kaut ko saistījusi ar sauli, angļu valodā, tā kā Sanija, jo Jā. mans vārds ir. Bet, nu, arī nebūtu tās, man liekas, kas ierakstiet vispār komentārā Sanija skin, kā jums patīk tas nosaukums? Man ļoti patīk Jā. īstenībā. Un arī Sanija tā skin. drosmīgi likt savu vārdu.
Tātad labi produkti. Jā, šis tas, ko mēs esam runājušas, ka tā kā uzliekot savu vārdu uz produktu, protams, ka tas ir kaut atbildība. Jā, ļoti liela atbildība. Un, protams, ja tu tirgo vienkārši tirgošanas pēc, tad es neuzskatu, ka kāds uzdrošināsies uzlikt par savu vārdu. Tavs produkts, un tu esi tik ļoti pārliecināta, tad es uzskatu, ka jebkurš loģiski domājošs cilvēks sapratīs, ka tāpēc arī es lieku to savu vārdu. Ja es nebūtu droši, ticiet man, es neliktu to savu vārdu, jo tas skanēs diezgan skaļi. Ja sākumā varbūt tas ir Liepājā, tad Latvijā, varbūt kādreiz ārzemēs. Ja? Un tā kā varat būt droši, ka produkti tiešām ir labi. Tātad nākamais. Kāds ir dīvainākais biznesa padoms, kādu tu esi saņēmis? Vai tu to īstenoji, paklausīji? Man nav bijuši tādi biznesa padomi vispār. Ir vairāk bijis, ka man kaut ko pajautā, bet tas ir tā kā, man otrā pusī, pieņemsim, kaut ko man ir jautās. Es ticu, ka viņš man arī, pieņemsim, ir kādreiz kaut ko ieteicis, varbūt tās, bet, tā, nezinu, tur varbūt tās, vairāk tur pa ofisu, pieņemsim, kā labāk vai kā, bet ne par pašu biznesu noteikti, ne. Nē, viena lieta gan viņš man ir teicis, tā kā, tev ir ātrāk tā produkcija jāražo, tev visu laiku jāsūt ātrāk, jā. Tiešām? Nezinu. Bet nē, tas toreiz bija smejoties. Protams, kad es maksimāli ātri visu cenšos darīt maksimāli ātri. Es grūžu atpakaļ visu finanses, lai mums nebūtu tie sold out, bet šajā reizē mums atkal ir sold out, kad gaidām nākamo back in stock. Bet man ir bijis viens vienkārši dīvains padoms no ģimenes. Tas bija pašā sākumā. Protams, tad neviens nesaprata, cik nopietni tas var aiziet un cik nopietni es uz šito visu skatos un kāds ir tas mans mērķis. Tas, ko man ģimene redzēja, bija vienkārši tas, ka esmu uztaisījusi kaut kādu produktu. Jo es esmu arī tas cilvēks, kas vispār neko nestāsta. Tā kā vispār neko. Arī savus mērķus, neko. Protams, tad, kad man tas produkts bija, tad jau es iedevu gan mammai, gan māsai un tā. Bet, protams, ka es ar saviem mērķiem un vīzijām un idejām un par nākamajiem produktiem nestāstīju, tāpēc viss, ko viņas redzēja, bija tikai tā maska. Un viņas redzēja arī to, cik man labi sanāk viņu reklamēt. Tur Instagramā un tur TikTokā. Ja? Labi, sākumā es darbojos tikai Instagramā. Es par to TikTok vispār pēc gada, man liekas, tikai pieslēdzu. Un tad bija dīvains ieteikums no mammas un māsas puses. Tev ir tāds talants reklamēšanā. Un tad sakoja teikums, meklē kādu uzņēmumu, kuram tu vari izmantot šo talantu, sāc meklēt darbu. Sanī vienkārši cenšās priekš sevis, lai būtu beidzot. Un tas bija vairākas reizes, tā kā tas nebija uzspīlēti vai kā. Bet, protams, es saprotu, ka viņas neaizdomājās par to, kas ir vispār tas mans mērķis. Es pieļauju domu, ka varbūt tās viņām joprojām nav īsti tā kā nevis saprašana, bet viņas tā kā varbūt tās nezinu līdz galam, uz ko es tā kā gribu iet, un tā, varbūt tagad jā, bet tā agrāk nē. Un tāpēc es vispār nekādīgi nenosodu, es pilnībā saprotu, es varbūt tās tieši tāpat būtu rīkojusies, jā, bet es redzēju to talantu, viņam tas kamon, tu taču ar to var nopelnīt darbā, vai ne? Un es dzirdu tos vārdus, man bija tāds nopietni. Jā, es to visu samācījos, tikai tāpēc, jo es reklamēju savu produktu, tāpēc, jo es katru dienu par to masku liku, publikācijas veidoju, visu veidoju, un tikai tās arī samācījos. Tad viņas ieraudzīja, viņām bija tāds, jā, tev ir jāiet, un tāds, nē, es negaišu te, kur strādāt. Un, protams, tāpēc, jo viņām likās tur hobijs, zin kā vienkārši tur, bet, te mēs esam. Aizrāvās pa daudz. Tā. Bet es gribu ātri piebilst, ka mamma ar māsu man ir bijuši un mans patēvs, vispār ģimene ļoti atbalstoši, tā kā tas nav nekādīgi domāts, ka viņas negribēja, lai es kaut ko veidoju vai kaut kā. Nē, vienkārši viņām sākumā likās, ka tas ir tāds hobijs. Jā, viņas ir ļoti daudz palīdzējuši. Vai tev liekas, ka ir grūti atrast labu darbinieku mūsdienās? Nē. Pēc manas pieredzes šobrīd pagaidām nē. Kāpēc? Tāpēc, jo ir ļoti grūti atrast darbiniekus, kuri atdos visu savu dzīvi tavam darbam, ko tu piedāvā. Tad ir grūti. Tāpēc, jo, manuprāt, protams, tie uzņēmumi, kas mums tagad jau ir, lielāki uzņēmumi, ja, tie vadītāji vai īpašnieki, kuri, pieņemsim, tur ir 40, 50 plus, ne visi, protams, bet lielākā daļa, viņi nesaprot to, kad laiki ir mainījušies. Cilvēki nevēlas sēdēt katru dienu no 9 līdz 6 vakarā darbā.
Un viņi nevēlas rutīnisko darbu, un mēs internetā pietiekoši daudz redzam, kad ir visādas iespējas, ka tiešām tu vari dzīvē daudz ko citu darīt, nevis vienkārši strādāt. Piemēram, darbā, kas tev nepatīk, nerunāju par darbu, kas tev ļoti patīk. Jā. Tas ir viss citādāk. Un, pieņemsim, nezinu, kādā ražotnē, ja tev tur kaut kāds paplāts visu laiku, tur kaut kas jādara, viens un tas pats darbs, es neticu, ka ir kāds, kuram tas šausmīgi patīk. Un jā, manuprāt, problēma sākās tajā, kad viņi to nesaprot un viņi nepiedāvā, pieņemsim, neveido to ikdienu tādu dažādāku, radošāku, lai ir forši. Šī ir arī tāda joma, ka ir paveicies, kad var tā pielāgoties. Jā. Protams, ka nākotnē, pieņemsim, varbūt tās vairāk tur pakošanai vajadzēs, jā. Labi, tur sākās bišķīt sarežģītāk, jā, ko es vēl varētu piedāvāt, piemēram, meitenēm, kas tikai pako, jā. Labi, tur varētu domāt, bet jā, pieņemsim šobrīd, kad man vajadzēja jaunu meiteni, pieņemsim Ulrika, jā. No zilo gaisa mums uzradās tik forša meiteņa, jā, un es uzskatu, tas ir tāpēc, jo vienkārši piedāvā vietu, kur strādāt office, kur viss ir mājīgs, gaišs, šeit viss ir iekārtots tā, lai tiešām būtu katrai meitenei, tāpat arī viņai sava vieta, uzreiz, kā viņa atnāca, tā mēs uztaisījām viņai savu vietiņu, kur strādāt. Tāpat arī grafiku var pielāgot, var vairāk strādāt, mazāk. Vispār, jā, un man šķiet arī tev ir forši, to var apvienot ar visām savām lietām. Jā, es varu forši ar savu. Tā kā jā, man liekas, ka darbinieks vispār nav grūti atrast, ir tikai jāsaprot, vai tu pats gribētu strādāt to, ko viņi strādā, un ja tu varbūt tās negribētu tieši to darbu, tad kā tu vari, teiksim, padarīt to ikdienu radošāku viņiem. Jā. Jo aiznest kūciņu vienreiz mēnesī neskaitās. Tā. Jā. Tālāk. Tev kurā brīdī tu saprati, ka tev ir vajadzīgs tas pirmais darbinieks? Nebija tāds brīdis. Man vienkārši jau no pirmās dienas, kā es sāku, es zināju, ka es gribu savu komandu. Es nezinu, man patīk, kad ir komanda, man patīk, ka man ir ar ko papļāvāt. Vairāk galvas kopā, vairāk idejas, interesantāk, radošāk un daudz vairāk var kaut ko izdomāt jaunu un turpināt attīstīties. Tieši tā. Next question. Tā, kādas ir galvenās lietas, ko tu esi iemācījusies par sevi, vadot biznesu un ko tu gribētu sevī uzlabot? Varbūt kāda īpašība vai... Ko es esmu iemācījusies par sevi? Pirmkārt, es esmu iemācījusies to, ka... Tagad man tas bija stilzāvušās pilnīgi jūt, kā viņas tur tīsli izskatās. Jā, viena tāda īpašība, ko esmu sapratusi, kas man piemīt, ir baiļu pārvarēšana. Tas, kad es kaut kā ļoti viegli spēju pārvarēt tās bailes, tā kā pieņemsim, es nezinu, man ir... Kontrolējot domas, tā kā vairāk. Kas ten? Kontrolējot tā, kad savu prāti domas. Jā, tas arī, bet tagad es gribēju pastāstīt, piemēram, par to pasākumu, ja pašā sākumā, kad es uztaisīju par izgaismojošo sejaskrēmu, tā kā stāvēt auditorijas priekšā, runāt, kaut ko vispār organizēt pasākumu, kaut ko tādu darīt, tā kā man ir ļoti grūti. Varbūt organizēt ne, bet tur iziet publikas priekšā runāt kaut ko sakarīgu. Man ir grūti. Un es tur varu kaut ko ākstīties, kompānijās lielās uzmanību vai kā, tas man netraucē, bet jā, ja ir kaut kas tāds sakarīgs, tad ir diezgan sarežģīti. Un es atceros vienkārši to situāciju, kad es tā kā gribēju to pasākumu, man bija tā ideja par to izgaismojošās sejaskrēmu atklāšanu. Un man, protams, bija stress, man bija tāds bāds, bet tur būs jārunā tā kā auditorijas priekšā. Un tad reko es attopos un es to daru. Tā kā tā īpašība, kas man ir tāda, tā kā, ja man no kaut kā ir bail, es iešu un to darīšu speciāli. Man ir tā, ka ķermenis iet un dara, bet galvā, jā, man ir galvā bail, bet tikmēr, kamēr es baidos, man ķermenis jau iet un dara, tā kā es ļoti ātri pretī kodām bailēm, lai viņas pārvarētu. Tad, kad tas ir izdarīts, man tāds, no kā vēl ir bail. Un tas otrais, ko tu teici, jo mēs iepriekš jau šeit izrunājām šito, bija par to prāta kontrolēšanu. Tā kā, laikam tas arī sasaistās ar šito, kad es esmu sapratusi to, kad es protu laikam baigi kontrolēt tās savas domas un novirzīt kaut kur tā kā pareizāk viņas. Ja agrāk es to īsti nevarēju vairāk, kādām emocijām tur pakļāvos un tur dusmām un tā tālāk, tad tagad man vienkārši tas viss ir jākontrolē, jo cilvēki ir dažādi un cilvēki raksta, pieņemsim,
īstenībā man ir ļoti maz heits kā tā. Nu, tā kā man liekas, Man arī liekas vispār. īstenībā, jā, tur var rakt, kad atrast kaut kā. Jā, nu tā kā nav vispār. Bet, protams, ir varbūt tās situācijas, kur tiešām klientiem ir pamatojums būt tā kā neapmierinātiem. Piemēram, tad mums bija pre-order, kad tur viss šķiet nogāja viss greizi ar tiem datumiem un visu. Un, protams, ka man pašai bija stress, un man liekas, tie klienti gaida, un tur vēl viņi dabūja mēnesi gaidīt to preci. Un lai arī cik ļoti tu pats būtu tajā stresā un tajās savās domās un dusmās, tev ir jāatbild tajos e-pastos, un tev ir jāatbild pieklājīgi un normāli. Protams, Un tā kā jā, esmu laikam iemācījusies baigi kontrolēt tās savas emocijas, neļauties viņām, un tas ir vēl tāds, ļoti noderīgi. Es nekad nevarētu laikam tā, neteikšu nekad, bet es biju šokā, ka tās visas bija nepazīstamas meitenes, runājot par to VIP atklāšanu. Jā, tieši par to, un es domāju, tās ir tās draudzenes. Nē, tur bija tā, ka es ieliku vienkārši video TikTokā, ieliku, ka būs tāds pasākums, viņš, protams, bija par velti, un jā, tas bija pilnīgi, bija kaut kādas, kuras es vienkārši, vispārīgi biju tā kā zinājis, piemēram, Lindu, Liņģi arī bija kaut kādas meitenes tā tur Instagramā redzētas, un tā, bet, vispār kā personīgi es nevienu. Varbūt Lindu vairāk, bet šī es neatceros jau vairs. Kaut gan man liekas, mēs pēc tā pasākuma tikai sākām tā kā kontaktēt. Cik forši. Jā. Tā, tad kāds ir tavs slepenais talants vai lieta, kas ļoti labi padodas ārpus biznesa? Galda tenis, tāpēc es vienkārši trenējos 11 gadus. Protams, ka es biju tur arī izlasēs un citos klubos spēlēju. Bet tur arī vairāk nevis kā talants, bet vairāk kā darbs 11 gadus trenējoties. Loģiski, tev kaut kur ir jābūt. Varbūt tās bija višķīt arī talants tajā pašā sākumā. Noteikti, ja nebūtu, tad jau es nebūtu aizgājis tik profesionāli. Jā, tad es nezinu, varbūt tās tie nav talanti, bet vienkārši lietas, kas man varbūt padodās labāk nekā citiem višķītiņās. Nezinu, zīmēšana kaut vai. Ļoti patīk. Protams, es nevarētu neko uzgleznot, bet man varbūt tās tos zaķīšu, kaķīšu, sirsniņas un taurentiņas sanāk bišķi labāk uzzīmēt nekā citiem. Man arī patīk zīmēt īstenībā. Jā, relaksējoši. Tad basketbols, bet tikai sodiņu mešana. Jā, es varu iemest, pieņemsim, tur iedikt vajag, tad man ir bijis tā, ka es varu tur 10 vai 11 pēc kārtas tā kā iemest, bet es nemāku trīniekus iemest un es nemāku spēlēt. Tā kā es mācētu varbūt spēlēt reāli basketbolu. Protams, kad man arī kaut kad patēvs bija teicis, kad viņš tā kā ieraudzīja, ka man tā kā sanāk ar to bumbu, tur tā, viņš bija teicis, ka muškājot uz basketbolu, mamma pateica, nē, tu tā kā tāda lempeni tur izaugsi. Un tas nav apvainojums. Nevienai basketbolistei nav lempens, vienkārši ir tāds kaut kāds pieņēmums, ka viss varbūt tās tā gaita un viss tāds puiciskāks paliek. Bet jā, man toreiz es dabūju traumu, jo es dabūju ar bumbu pa pirkstu, man bija problēma ar to pirkstu, un jā, tāpēc man laikam vairāk ir nevis tas, ka es nemācētu spēlēt komandu, tā kā reāli basketbolu, bet man vienkārši ir bail. Tā kā man ir sodiņu mešanas talants. Tas ir viss. Hobijs ar draugi, jūs nevarat spēlēt, ja? Jā. Un vēl laikam arī kaut kādi, nezinu, tur satura veidošana, kaut kas tāds. Jā, tas pats par sevi var redzēt. bet arī tas vairāk ir attīstīts vienkārši tāpēc, jo man ir tas biznes, un man vienkārši bija jādara. Tāpēc es domāju arī. Tad, kā tu sabalansē ģimenes dzīvi ar veiksmīgu uzņēmējdarbību? Īsti jau nesabalansēju, bet tā kā mēs jau bišķīt izrunājām šito, tad mēs sapratām tomēr, ka kaut kā laikam sanāk sabalansēt. Jā, jo ir tā, ka arī manai otrai pusītei ir sava lietiņa, ko dara, neskaitot standarta darbu, kur viņš strādā. Un tai savai lietai viņam vairāk sanāk pievērsties nogalēs. Savukārt man atkal ļoti tas patīk, ka cilvēkam ir tā kā sava niša, man šausmīgi vajag, lai tam otram cilvēkam ir kaut kāda sava lieta. Un man ir tā, ka es varu vēl arī kaut kā atbalstīt. Un es, pieņemsim, filmēju video viņam, editoju, un tā kā visu principā arī ar sociālajiem tīkliem. Jūs tā kā viens otram vēl palīdzat brīvdienās? Jā, brīvdienās ir tā, ka es viņam palīdzu, viņš man palīdz uzfilmēt ar kaut kādas video, tā kā
viņam nesagādā problēmas, ja mēs tur kaut kur aizbraucam, un es, piemēram, ieraugu tur foršu lokāciju, varētu uzfilmēt, kā es tur serumu uzlieku, ja? Viņam tas nesagādā problēmas. Viņš, davai stāv, es to uzfilmēšu, tā kā nav. Bet man laikam sanāk kaut kā atslēgt to prātu nogalēs, jo nav tā, ka es tur kaut ko baigas laiku domāšu, tā kā arī ar ģimeni mēs pavadam laiku, ar viņu vecākiem, ar maniem, braucam atpūsties. Kaut kā laikam sanāk. Jā. Tas labi, jo daudziem ļoti tas slikti padodas, aiznes mājās darbu. Tā jau ir ikdienā, piemēram, ja ir, kaut gan. Tad beigās neiet nekas, ne ģimenes dzīve, ne darbs. Protams, kaut kādu stresu, ja tev ir, tad tev viņš nāks mājās. Bet man laikam ir tas, ka ja darbā kaut kas tāds dienas īstenībā nav, vai es protu ļoti labi laist garaus kaut kādu negāciju, jo es nezinu tik, cik es šajā nišā darbojos, man nav bijusi neviena tur tāda diena, kad man būtu tāds ārprāts, tur viss slikti mājās, kā arī jākašķējās, tā kā nav. Kaut gan situācijas ir bijušas kritiskas ar to pašu pre-order reizi, tā kā tur bija kosmos, man dienā ienāca nezinu cik ziņas par to, kad cik mēs tur slikti un kaut ko, servis slikts, viss slikti, bet jo produkts joprojām nav. Un, bet man tāpat nebija. Man bija tāds, ja tam klientam vienreiz es atbildēšu, kad izskaidrošu vēlreiz situāciju, izskaidrošu, kāda varētu būt, kas ir cīki detalizēti. Un, ja klients vēl 3., 4. reizi pieprasīja kaut ko, tad es vienkārši atgriežu naudu. Tā kā man liekas, viss ir atrisināms. Protams. Tāpēc varbūt tās man arī nav tā, kad es kaut ko baigi nestu uz mājām. Tā. Tad pēdējais. Izvēlēs vienu. Postot saturu tikai TikTokā vai Instagramā uz visu atlikušo mūžu? TikTok. Stabili. Kāpēc? Tāpēc, jo tu jau zini, man agrāk ir arī YouTube, es jums kaut ko filmējusi jau. Man ļoti patīk video formāts kā tāds. Instagramā tomēr biznesa profilam ir jābūt tā kā vairāk estētiskam, vairāk tā kā uz reklāmām balstīts. Tas ir mans uzskats, mans pieņēmums. Kā portfolio, jā. Jā, citiem atkal varbūt tās ir uzskats, ka, ja tu gribi, lai Instagramā labi iet, tad tev ir jābūt tur, jāstāst par savu ikdienu, jārunā, jāstāst, jābūt maksimāli dabīgai. Man tas nepatīk. Man patīk, kad viss ir tā profesionāli. Tas ir TikTokā vairāk. Jā, ja tu gribi redzēt mūsu neveiklās puses, tad skaties TikToko. Instagramā, Instagramā tomēr tas ir vienkārši tā kā... jābūt ir tiešām, kad cilvēks uziet, viņam tas ir uzņēmums, par to un to, tā. Tāpēc, un tā kā man vienkārši patīk būt vienkāršākai, tad laikam TikTokā, tur arī vieglāk ir ar auditoriju sakonektēties, jo Instagramā tomēr ir bišķi grūtāk. Tur arī komentāros nevar neko baigi. Jā, TikTokā tu var kaut kā vairāk sajusties ar savējiem. Ok, interesanti. Ierakstiet lūdzu komentārā, vai jums patīk šāda tipa video, jo man tiešām liekas super interesanti tev. No 1 līdz 10 šitādu video godīgi, lūdzu. Kā tu vērtē šitos runājošos video? Es? Jā. No 1 līdz 10. Mums ir 2 bijuši iepriekš. Jā, tā kā bija 1, tad bija ar Lindu, un šis 3. laikam sanāk runājošais. Vai tu pati tādus skatītos? Man personīgi patīk ļoti tādi podcastu veidīgi, tā kā, ka es uzlieku fonā, taisēs, vienalga kaut ko daru. Piemēram, šitās tēmas, kas mums ir bijušas, plus mīnus no 1 līdz 10, bet godīgi. Man kā meitenēm liekas interesanti. Okay. Es ticu, varbūt džekiem šis nebūtu. Džekiem, loģiski, te arī nav domāt. Man liekas interesanti. Nosauc to cipariņu man. 8. Jā, 2 balvas, lai kaut ko vēl uzlabotu. Okay, tāpēc es palūkšu jums pilnīgi godīgi atstāt vērtējumu no 1 līdz 10, ieteikt kaut ko un lūdzu izsakiet kritiku. Man viņa ir vajadzīga, lai saprastu. Mēs tā vainosimies. Jā, tā kā man ir vajadzīgs, lai saprastu, kas jūs vairāk interesē, kādas tēmas jūs gribētu dzirdēt, vai varbūt tieši pretēji jūs negribētu tāds runājošas, bet varbūt tās kaut ko šī citādāk. Tā kā rakstiet lūdzu komentāros. Man liekas, ka tas ir arī viss. Nākamreiz tiekamies vlogā, kas būs par fotosesiju, par kādu to tu vēl uzzināsi. Un kaut kad arī, nākamajā video jūs arī tiksieties ar Lindu un ar Ulriku, mūsu jauno meiteni. Jā, un tad arī ar mani varat tikties TikTok tiešraidītēs, no rītdien pakojam paciņas. Jā, tagad tu vari veikt pasūtījumu un Megija sasaiņos tavu paciņu. Yes. Ok, paldies tev, Megija, par šodienas jautājumiem. Paldies, man liekas, ka bija ļoti forši, un man šķiet, tev būs vēl viens darbiņš tagad. Domāt YouTube jautājums. Intervētāji. Megijai tāds, man pietiks ar to, ko es daru.
Bet, jā, paldies, tev bija rīktīgi forši. Un, jā, tiekamies nākamajā YouTube video. Cerams, ka būs nofilmējies. Jā, beidzot. Ir vēl filmējās.